Vainas apziņa un grēku nožēla, ar ko tās atšķirās un kādā veidā tās iespaido mūsu ticības dzīvi. Uzreiz varētu pateikt, ka vainas sajūta var pārvērsties par neveselīgu sevis šaustīšanu, un tad tā nevis palīdz reliģiskajā dzīvē, bet aizver mūs, veicina mūsos nepareizu priekšstatu par Dievu. Grēku nožēlu mēs varam atpazīt ar to, ka tad, kad Svētais Gars mudina mūsos nožēlu, šī ir mīlestības pilna sajūta, kas atver mūsu sirdis, kad no mūsu acīm līst mīlestības asaras no tā, ka neskatoties uz to, kāds tu esi vienmēr pieņemts, mīlēts. Vainas apziņa savukārt, neveselīga vainas sajūta, liek mums justies sliktiem, nevajadzīgiem, no Dieva atstumtiem. Mums var likties, ka Dievs mūs pieņem tikai tad, kad mēs esam pareizi, kad mēs esam nevainojami, bet evaņģēlijs ir domāts grēciniekiem, un tāpēc neveselīgajā vainas sajūta ir degradācija un izolācija, tad grēku nožēla, kuru mudina mīlestība, ir prieks, cerība, paļāvība un mīlestība.